Esi sveicināts un Dieva svētīts. Dieva dāvātajā jaunajā žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsti par galveno, un es turpinu dalīties pārdomās par to, ko es atkal un atkal izlasu Marka evaņģēlijā. Nevarēs aiziet no tās 5. nodaļas. Man gribētos uz priekšu, jo ir daudz pārdomu bijis, bet tomēr paliksim vēl Marka evaņģēlijā 5. nodaļā. Kad mēs skatāmies uz to, ko Jēzus darīja tā laika pasaulē, mēs varam savilkt kaut kādas paralēles ar to, ko mēs piedzīvojam šodien. Kristieši šķeļās, tāpat kā tur šķēlās farizēji, rakstu mācītāji un kā bija tie, kas neticēja augšām celšanai, neatceros pēkšņi, bet ne par to. Un tad notiek kaut kas tāds, ko kristīgā pasaule nav piedzīvojis, nav redzējis, kas viņu satricina, un garīgie līderi, viena liela daļa, metas to nosodīt. Un tad mums ir izvēle, kurā pusē palikt. Vai tajā, ko citi sauc par vieni sauc par garīgajiem līderiem, kas vieniem ir autoritāte, vai tajā, kas ir protestanti, kas protestē, kam ir cits redzējums. Šajā sakarā man patika bīskapa Modra Ozoļņkeviča vārdi. Ja tu šo nevari pateikt āmen, tad tu nepazīsti Dievu. Viņš to teica par dziesmu Uguns pār Latviju. Un tālāk viņš skaidro, un tas ir, kas tas bija 22. novembra Latvijas vasaras svētku draugu apvienības goda bīskapa dievkalpojums lūkšanas par atmodu Latvijā. Un šie vārdi daudz ko izsaka. Tas, uz ko tu saki savu āmen, jeb lai notiek tā, jeb ka tu piekrīti tam, tev ir jāizvērtē caur Bībeles prizmu. Un Bībeles Marka evaņģēlijā 5. nodaļas fragmentā, kuru es jau esmu apskatījusi nereiz vienu, 34. pants. Bet viņš uz to sacīja: mana meita, tava ticība tev palīdzējusi. Ej ar mieru un paliec vesela no savas kaitas. Un konteksts ir šāds. Kas tad tur īpašs? Mēs šodien teiktu, kas tad tur īpašs? Bet atcerēsimies, ka tas ir bauslības laiks. Tā ir vēl vecā derība. Jēzus miesā staigāja vecajā derībā. Un raksts saka, ka viņš viņu piepildīja. Un bauslībā, vecajā derībā, sievas ar asiņošanu, vai tās bija mēnešreizes, vai tās bija slimības, nedrīkstēja atrasties sabiedrībā. Viņš uzteica šo sievu, kas pārkāpja bauslību. Es pieļauju, ka tādēļ vien farizēji viņu gribēja nomētāt ar akmeņiem. Viņš lauza stereotipus. Mūsdienu kristīgajā pasaulē ir izveidota stereotipa līdz tādai pakāpei, ka Dievam ir caur mākslīgo intelektu jārada dziesma, lai salauztu šos stereotipus, lai pagodinātu savu vārdu. Jo, būsim godīgi, gadsimtiem mēs esam domājuši, ka dziedināšana ir pagātnē. Gadsimtiem mēs esam domājuši, ka uzlikt rokas uz cilvēku un aizlūgt par viņu drīkst tikai priesteris vai mācītājs. Bet mēs dzīvojam laikā, kad Bībele ir iespējama visvisādos veidos. Mēs varam lasīt dažādus tulkojumus, un mēs atrodam, ka Jēzus teica tiem, ka tos, kas tic, pavadīs zīmes un brīnumi. Tas nozīmē, ka ik viens no mums esam tiesīgi izvērtēt, vai saskaņā ar rakstiem ir mums sniegtā mācība. Kāds no maniem dēliem teica: mamma, tu neesi mācītājs. Jā, es neesmu. Bet man ir dots veselā saprāta gars, kā Bībele saka, Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un veselā saprāta jeb savaldības garu. Kad gars man pasaka priekšā, ko es drīkstu runāt un ko nē, kurā brīdī runāt un kurā brīdī klusēt. Un, lai nebrēktu akmeņi, ir jārunā.
vēl viena lieta, ko es redzu šajā 5. nodaļā, mans laiks jau ir iztecējis. Labi, tad par to rītdien. Būsim gudri, viedi un galvenais svētā gara vadīti. Šī sieva zināja, man vajag dziedināšanu, man vajag Jēzu, un es to dabūšu par katru cenu. Vēl vairāk, viņa pirms tam apliecināja, ka ja vien es viņa drēbju vīlai pieskaršos, tikšu dziedināta. Situācijā, kad viņa nedrīkstēja būt cilvēkos, kad viņa nedrīkstēja tur atrasties, tas ir arī iemesls, kāpēc viņa bailēs, trīcēja un drebēja. Viņa riskēja ar savu dzīvību patiesībā. Viņa drīkstēja tur nomētāt ar akmeņiem tikpat labi kā to sievieti, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā. Bet viņa riskēja. Viņa uzdrošinājās. Un Jēzus apsveica viņas uzdrošināšanos. Vai tu šodien uzdrošināsies ticēt tam, ko Dievs tev šodien saka? Vai tu izpelnīsies Jēzus vārdus? Tava ticība tev palīdzējusi, turi drošu prātu. Vai tomēr atkāpsies? Es gribu iedrošināt tevi, uzdrošinies ticēt, neatkāpies. Vēstule ebrejiem saka, mēs neesam tie, kas atkāpjas, bet kas tic un iemanto apsolījumus. Tev ir Dievs devis apsolījumu, un tas vēl nav piepildījies. Stāvi tajā. Jo Dievs noteikti to piepildīs. Viņš ir piepildījis man dotos apsolījumus, un es neesmu vienīgā tāda, un viņš piepildīs tev doto apsolījumu. Tikai nebīsties, tici, stāvi tajā. Uzdrošinies, iet pret straumi. Āmen. Tēvs, es tev pateicos. Es tev pateicos, ka tu mums dod drosmi, uzdrīkstēšanos stāvēt un ticēt taviem apsolījumiem. Tu esi vakar, šodien un mūžīgi tas pats, un tu neesi mainījies. Tas nozīmē, ka tas, ko tu esi teicis šeit, manā dzīves instrukcijā, tas, ko tu gribi īstenot manā dzīvē, tu to noteikti īstenosi. Un es tev pateicos, Tēvs, ka tu savā godības varenībā dari vairāk par visu, ko lūdzu vai saprotu. Palīdzi manai neticībai iet mazumā, un manai ticībai augt, kungs, dari brīnums un zīmes, lai notiek ar mani pēc tava vārda, Tēvs, lai par manu dzīvi tev ir slava, gods un pateicība, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai cik bezcerīgi izskatās šodien tava situācija. Atceries, velns ir melis, Dievs ir dzīvs, velns skicē ar zīmoli. Jēzus šo jauno derību parakstīja ar savām asinīm, un tās nekas nevar izdzēst. Tici Dievam, viņš izdarīs. Jēzus vārdā, āmen.